tie vlogi arvien ilgāk un ilgāk prasa tā kā editot, un man liekas, ka viņi nepaliek labāk. Bet jā, ejam mazgāties, tad ieradumu, un vakar es nemaz neizdarīju ieradumus, tāpēc, ka es viņus nokavēju. Es vienkārši aizgāju uz skolu, šodien nav skolēkas, vispār vairs nav skola līdz nākošajai nedēļai, tāpēc, ka man jāatbild prakse, kas ir mājās. Un es vienkārši aizgāju uz skolu un pēc tam vienkārši neizdarīju, aizmirsu un tad vakarā tāds bet nu vakarā es labāk meditēju katru vakaru, tā kā tas atķiksēns, bet nešurnulēju sūdīgi. Bet ir kā, tā kā katru dienu tu neizdarīsi, jā, vienkārši jāmēģina turēties pie tā un tas ir viss. Par meditāciju runājot, šī lieta varētu likties ļoti dīvaina un nesaprotam, ja tu vēl neesi šajā sfērā meklējis kaut kādu informāciju, bet tā lieta palīdz. Pamatā palīdz, ja tu to dari ilgtermiņā, ja pēc kaut mēneša, pēc kādām 3 nedēļām, tu jūti, ka tā kā esi mierīgāks, tu vari apzināties, kur tu esi. Un lietās, ka stresa situācijās tu vari saprast, ka šī ir tā stresa situācija un tu vari mainīt to ceļu, pa kuriem tu ej. Pat nerunājot tik lielā laika posmā, man personīgi vakar, pat te, kad es nemeditēju no rīta, es jūtu, ka ir tā sūdīgāk, tā kā vairāk, tā kā nekontrolētāk, tāda sajūta. Un iepriekšējās dienās, kad no rīta es pameditēju, šī sajūta, kad tu esi kontrolē, ir lielāka. Es vismaz sajūtu, tā kā varbūt es te kolpoju vai kaut ko tam līdzīgi, bet man tas strādā. Šie apzinātības prasumi tiešām tev palīdz, principā, visur dzīvē. Tas ir līdzīgi kā grāmatu lasot, mēģini atkal pievērst uzmanību tam, ko tu lasi. Tā šeit tu mēģini pievērst uzmanību atkal un atkal šai elpai, un šādi trenējot prātu, tu vari arī būt apzinātāks šajā brīdī, citos brīžos savā dzīvē, kur tev vajag būt, pagaid, es esmu šeit, es varu darīt kaut ko citu, nevis to, ko mans autopilotu smadzenes dara. Tā kā, tiešām. Runājot par šo visu žurnālēšanu un pierakstīšanu un visu to, pirmais, ko es daru, ir vienmēr rakstu pateicību. Pateicība vienkārši trenē man prātu, atrast lietas, par ko es pateicīgs, pateicība, zinātnisks prieks, tu esi visu laiku priecīgs. Ja tu trenē, ne visu laiku, bet bieži esi priecīgs, tāpēc, ka tu trenē savu prātu atrast lietas, par ko tu esi pateicīgs. Un tā būs pa dienu vienkārši tu ieraudzīs kaut ko un tu esi pateicīgs. Tas strādā, es pats esmu izmēģinājis, jo tu biežāk to dari, jo stiprāk tas ir. Un vēl tas paaugstina šo frekvenci no rīta, kad tu atrod jau lietu, par ko tu esi priecīgs un esi pateicīgs. Tā kā. Jā. Un tad ir nākamā lieta, ko es daru, ir pirmkārt pierakstu, caur pateicību bieži vien es arī pierakstu, kas ir noticis tā kā dienā, kas ir tas checkpoints. Jā, rekomanu vlogi un tas, bet šis palīdz bez vlogošanas. Jā. Es varu paskatīties apakaļ un paskatot, šitā es domāju, tā es domāju, baigi krūti, jā. Tas man palīdz. Vēl viena lieta, ko es daru, ir bieži vien uzrakstu dienas plānu vai lietas, kas ir darāmais saraksts vai kaut kas tam līdzīgs. Un bieži vien es izprotu, kā es, piemēram, varētu tā kā palikt labāk šajā YouTube lietā un visu to. Tā kā man šis palīdz, iesaku arī tev. Lūdzam strādāt tālāk. Laiks ir laikam iet atkal taisīt olas, kā parasti, jā. Sleepy Saša. Bro, what? Mums nav gaisma. Nav gaisma, ko? Kaut kas nav labi. Nav gaisma. What? Brother, what? Saša, mums nav gaisma. Paga, šis strādā. Leduskapis tas nespīd. Karš kaut kas nav. Ir? Nē, viņš lādē. Tas leduskapis nav rūcis. Kāds vienkārši spaida vai kaut ko.
Nah, that's great. Hours later. Kroči ir pilnīgs čūčēt laiks, bet tas bija vienkārši uztaisīt 3 stundu live stream un nesanāca īsti neko iefilmēt. Bet jā, šodien tev padoms vienkārši pamēģinu uzsākt šos ieradumus, pamēģinu vienkārši. Tā kā meditācija, žurnālēšana, man personīgi tas palīdz ritīgi un padara šo dienu daudz foršāku, daudz tā kā apzinātāku, daudz priecīgāku. Tā kā, jā, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu ar uzbūvēt sev muskuļu masu, sačinīt savā dzīvē šo sistēmu, lai tu varētu ēst pietiekami, lai tu balkotu, lai tu varētu pareizi trenētos un vispār trenētos. Ja tu vēlies šo sistēmu savā dzīvē sačinīt, lai es tev palīdzu, aiziet, pirmais links aprakstā ir 1-1 coachings, un otrais, trešais links aprakstā ir Latviešu izaugsmes cilts, kas ir Discord serveris WhatsApp grupa. Tur arī Discord serveri katru svētdienu es veidoju 8 no rīta grupas videos, kurš šo cilti arvien ciešāk izveido. Un tad mēs vienkārši stāstam savus mērķus, dodam citiem padomus, veidojam šo atbildības sajūtu, ka tu ej kopā ar citiem cilvēkiem uz saviem mērķiem. Un tas man personīgi palīdz, tā kā noteikti pievienojies, es būšu priecīgs tev redzēt svētdien 8 no rīta. Un tas ir viss pēc šī video. Nospied to sarkano podziņu, ja tu vēl neesmu izdarījis. Es cenšos līdz gada beigām dabūt tos 500 sabus. Nospied to īkšķi gaisā, aizsūt savam draugam, un varbūt viņš arī piesabos, un varbūt viņam palīdzēs šie video, tā kā jā. Un nāc ar mani, izšaujamies cauri atmosfērai.